Vēlos padalīties ar veidu, kā es sāku lapušu numerāciju no ievada, ņemot vērā to, ka šobrīd sākas studiju nobeigumu darbu rakstīšana, vismaz tajās skolās, kur es mācos. Un, kad man tas aktualizējās, es meklēju vairākus veidus, kā to izdarīt. Zinu, ka ir oficiāls tehnoloģiski pierādīts veids, kā to var izdarīt, bet tas vismaz man aizņēma ļoti daudz laika. Tāpēc es jums parādīšu visvienkāršāko variantu. Tātad mēs ņemam ievietošana, lapuses numurs, lapuses apakšā izvēlamies, ir, ja, atšķirīga pirmā lapuse un veram ciet. Bet mums ir jāsāk ar ievadu. Mēs redzam, ka mums ir titulapā nav, bet anotācijā parādās. Un tad es vienkārši ņemu ievietošana, formas, kvadrātiņu. Nesanāca mans mūks kvadrāts. Uzlieku viņam virsū. Formas kontūra. Paņem baltu. Un viss. Nu, labi, man viņš neiet tur, kur vajag. Vienkārši uz katras lapas, kas man nav, kur numuram nav jābūt, es uzlikšu savu kvadrātiņu. Nekādā veidā normāla kontrola tas neietekmē. Un darba nodošana pēc tam vienalga ir PDF formātā. Tāpēc nekādu seku šādam risinājumam, vismaz manā gadījumā, nekad nav bijis. Es nezinu, ja jūs ziniet kādu ātrāku veidu, kā to varētu izdarīt, labprāt redzētu, bet man likās, šis ir visērtākais un visvienkāršākais veids. Paldies!